Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem, komentāriem. Šodien viens īsais video. Gribēju parādīt, ka Kalabrijā nevienmēr spīd saule un ir skaists laiks. Mūsu pusē, varbūt dzirdējāt, plosījās ciklons Harijs. Pie jūras gāja diezgan traki, sevišķi Sicīlijā. Nopostīja tuvākos pie jūras ciematiņus, vasaras kafejnīcas, ietves promenādes. Daudzas pilsētas cieta. Mēs dzīvojam kalnā, mums tik traki nebija. Es pat neteiktu, ka ļoti stiprs vējš bija, jā, lietus lija, spēcīgs. Šī nedēļa visa bija nomākusies. Taču nevarēja nosēdēt mājās un jums neko neparādīt. Mitējās lietus, izgāja ārā filmēt. Un tā mums te izskatās. Redzam, ir skalna migla, spēcīgs lietus nolīs. Tagad ūdens iztvaiko. Izskatās smuki mākonīši. Arī mūsu pusē pie jūras birni stipri plosējās. Es līdz jūrai nebraucu, neskatījos, bet bija diezgan. Bet kā jau minēju, dzīvojot kalnā, viss ir kārtībā. Lielie vēji pagāja garām un mūs neskāra. Šoreiz paveicās. Pagājušā gadā, kad bija plosījies ciklons Boris, mums netika daudz paveicās. Bišķiņ bija norauts jumts, nedaudz noirāva dakstiņus. Dabūjām remontēt. Augšējais stāvs nedaudz bija salījis. Bet, visu varēja sakārtot un visu varēja saremontēt. Kas mūs nenogalina, padara stiprākus. Tā mums tā nedēļa šī izskatās. Nedaudz drūma, bet pēc drūmas nedēļas būs gaiša nedēļa. Noteikti spīdēs saule un būs siltāks. Šobrīd pie mums ir +9 grādi. Tas ir pa dienu. Naktī nedaudz vēsāks, ap 5 grādiem. Paldies par skatījumiem! Rakstiet komentārus. Uz tikšanos nākošajā sērijā. Lai jums jauka diena un atā!